Strādniecība ir viena no riskantākajām, atbildīgākajām un bīstamākajām darba nozarēm, kur salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nelaimes gadījumu skaits pieaudzis teju uz pusi. Tādēļ savu darbu uzsākusi Valsts darba inspekcija. Bez brīdinājuma ierodoties dažādos būvobjektos, VDI pārstāvi cenšas pēc iespējas novērst nekārtības, kas var apdraudēt darbiniekus, un Tautas balss komandai bija tā iespēja pievienoties inspektoriem darba gaitās. Pirmais objekts, ko Valsts darba inspekcija pārbauda, ir ceļu būve Jelgavā, kur šķiet viss liecina tikai par labu. Labdien, Valsts darba inspekcija inspektora Vasariņa. Varat lūdzu uzrādīt savas apliecības? Visi strādnieki uzrāda darba apliecības, kā arī stāsta, ka darba devējs iepazīstinājis ar riskiem, kas var atgadīties šajā darbā, un arī darbinieku ekipējums atbilst prasībām. Par ķiverēm vai ir CE marķējums un vai nav beigušies derīguma termiņi? Kādam? Vilnī. Ķiverīte, lūdzu, parādi. Ko lūdzu? Ķiverīte, lūdzu. Jā, vai ir CE marķējums? 2008. gadā kaut kāds datums. Mums jau baudīts jau ir kurā reize. Tas nozīmē, ka ir beidzies derīguma termiņš. 5 gadi derīga ir. Tas ir izgatavošanas? Jā. Darbinieki ir informēti arī par to, kur atrodas medicīniskā aptieciņa un ugunsdzēšamais aparāts. Būvlaukumā izvietotas arī brīdinājumu zīmes un atliek vien pārbaudīt dokumentus. Pamatā mums ir neliels priekšstats radies, kas šeit notiek. Mēs varbūt varam tālāk doties, jūs varētu parādīt nodarbinātos sārakstus, darba aizsardzības plānu. Šķiet arī ar dokumentāciju viss kārtībā. Šeit mēs varējām vērot situāciju, ka apakšu uzņēmēju nodarbinātie varēja izstāstīt par riskiem, kas viņus apdraud objektā. Cilvēki varēja uzrādīt arī nodarbināto apliecības, arī pēc ģenerāla uzņēmēja pārstāvju informācijas šeit notiek gan iekšējā kontrola, gan arī tiek deleģēti uzdevumi pašiem apakšu uzņēmējiem darba aizsardzības jomā. Kopumā situācija šajā objektā ir vērtējama pozitīva. Līga Vasariņa izceļ īpaši pozitīvus piemērus, ko tik bieži nemaz nenākas sastapt. Ir speciāla kārtība, kā tiek kontrolēta alkohola pārbaude nodarbināto vidū, jo, kā zināms, tas ir viens no blakus iemesliem, kāpēc arī notiek dažādi nelaimes gadījumi un incidenti darba vietās, kā arī, manuprāt, pozitīvi likās tas, ka ir pat būvobjektā nodrošināts gaisa kondicionieris un arī tādas it kā mazsvarīgas lietas, bet tomēr dzeramais ūdens pieejams un arī cita veida ērtības nodarbinātajiem pieejams. Ja šādi darba apstākļi minami kā pozitīvs piemērs, tad nākamais objekts Ozolniekos, ko apseko darba inspekcija, nepavisam tā neizskatās. Labdien, Valsts darba inspekcija inspektora Vasariņa. Kāpēc jums nav ķiveres galvā? Darbinieks ķiveri ātri uzliek galvā un kā mērkaķēni visi lien no sastatnēm lejā. Uzrādiet lūdzu nodarbinātu apliecību. Jums ir? Nē, mašīna. Kādam apliecība palikusi mājās, kādam mašīnā, bet skaidrs ir viens, ka šādu dokumentu var uzrādīt tikai retais. Strādnieki apgalvo, ka strādā dienā vien 4 stundas, darba līgums noslēgts un minimālo algu saņemot. Jūs esat atbildīgais šajā objektā? Как отбildīgais? Jā, это бригада, за бригаду отвечаю. Par brigādu atbildiet. Kurš uzstādīja jums sastatnes? Мы ставили. Jūs paši, jā? Kurš parakstīja aktu par sastatņu montāžu? Какие-то документы мы подписывали по поводу техники безопасности. Kurš ir atbildīgs par sastatņu drošu lietošanu? Это не знаем. Būvdarbu vadītājs tā arī neierodas objektā, bet viņa palīgs nespēj sniegt atbildes uz nevienu no inspektoru jautājumiem. Vai ir sastādīts sastatņu montāžas plāns? Kurš to ir sastādījis? Jā. Jautājums jums. Vai šāds plāns ir sastādīts? Un vai šīm sastatnēm ir veiktas drošības pārbaudes, pirms nodarbinātie ir uzsākuši darbu? Tieši šādi darba apstākļi mēdz novest pie traumām. Diemžēl, ierodoties šajā objektā, mēs konstatējām, jau acīm redzam, ka nodarbinātie nelieto galvas aizsarga ķiveres, uzstādītās sastatnes acīm redzami nav drošas nodarbinātajiem, nav uzstādīti visi aizsarga nožogojumi, pārvietošanās pa objektu, pa sastatnēm ir acīm redzami bīstami, kas tieši apdraud nodarbināto drošību un veselību.
Krišana no sastatnēm, traumas, kas gūtas materiāliem uzkrītot uz galvas, var novest pie ļoti bēdīga iznākuma. Mēs šo pārbaudi turpināsim, prasīsim paskaidrojumus uzņēmuma vadībai. Iespējams, arī lemsim par darbu apturēšanu. Šobrīd ir izteikts mutisks aizrādījums darbus neturpināt, kamēr nav sastatnes kārtīgi nostiprinātas. Iespējams, arī tiks lemts par lietvedības uzsākšanu par konstatētiem pārkāpumiem. Skumjākais šķiet tas, ka paši darbinieki nemaz nesatraucas ne par savu drošību, ne veselību, ne nākotni. Rūta Čilča, Edgars Jakobsons, Tautas balss.